20 minūtes. Varbūt varētu arī tikt izmantots vairāk, ņemot vērā viņa auguma parametrus. Un arī pirmais uzbrukums tieši tiek mainīti. Cenšas par visām varēm izsist Tartu spēlētājs. Vēl viens brīvs tālmeties no stūra un beidzot arī izdod strāpīt. Lācis un otrajā cīņā jau pēc 8 dienām arī vēl viens zaudējums aizsardzībā pa sev ērto pusi. Tomēr nenosteigā. Juris atkal aicina veidot Raimo aizsegu. 4 sekundes jāstās metienu virzienā. Pinete tāls 3 punktu metiens un tas ir precīzs. Jāuzteic Šundels. Ļoti veiksmīgi nospēlē ar meistarību. Šeit laba ideja, bet nedaudz pietrūks Pinetē. Augstā metienā nav precīzs viņš pats. Pakšai Vītols nedaudz gan piebremzē. Lācis veido aizsegu pretējā flangā. Jau vīkste no distances ir precīzs. Dāvids šodien ir galvenais, kad mēģinās vēlreiz restartēt savu karjeru jau Latvijā. Raimo atspēl Džonsonam. Džonsons no soda līnijas un izšķirās par veiksmīgu darbību no vienas kājas trāpa metienu. Kā Tartu 3 sekundes jāmeklē metiens. Hughes precīzs līdz ar sirēnu. Un Tartu uz nedaudz pozitīvākas nots var doties lielajā pārtraukumā ar 30-26 pēc pirmajām 20 minūtēm. Gan priekšā komanda no Latvijas. Punktu meitienis kļūdās šeit piespēlē, vēl 6 sekundes. Jurim jāmeklē metiens, teicām, Raimo 2 punktu un arī vēl ir pārkāpums sedzējam. Potenciālās kļūdas izdevās iegūt maksimumu šeit. Mencīs pēdējā mirklī nāca no vājās puses, lai zaļiem izdod savākt atlikušo bumbu. Vērkalts. Sadarbība ar Lāci, 2 punkti! Skaists sadarbība ar Alijup slam dunk. Noslēgumā mazāk par 24 sekundēm palicis šajā ceturksnī, spēlēs līdz galam. Pinete 2 sekundes, Raimo tāmetiens. Nedaudz par garu. Šis Zigmāra izpildītais metiens un pēc 30 nospēlētām minūtēm minimāls pārsvars Tartu Universitātes komandai. Šodien ar tām ir veicies viduvēji, tikai 6 no 9. Raimo pret Malmani. Postā atspēlē Lācim tāmetiens, precīzs Francis. Distances 5 no 15 trīspunktniekos. Tieši spēles sākuma dominējoši spēlē groz apakšā. Šeit kā mācību grāmatā nospēlēja Madonietis. Ir fiksēti šādi tehniskie brāļi katrai no komandām. Vai nu veidojot aizsegu, vai nu ieņemot pozīciju šeit Berkoldam. Teicams saspēle ar Raimo. Ļoti eleganti izdodas nospēlēt un šķiet, ka ar to viss arī beidzās. Vēl tāmetiens pēdējā sekundē. Kivī ar 63 pret 56 pirmo uzvaru šī gada, šīs sezonas Latvijas-Igaunijas basketbola līgā izcīna Gundara Vētra trenētā Tartu Universitātes komanda. Nu, savukārt Rīgas Zeļiem pirmais zaudējums pēc spilgtajām divām cīņām.